kamēr es šeit esmu, Jēzus sirds baznīcā, gribu tādas dažas nianses izcelt no Svētā Jāņa Pāvila II vārdiem, par cik toreiz man ļoti spilgti palika atmiņā tas mirklis, kad viņš bija Latvijā, kaut gan es biju tikai bērns. Tātad manas sirds jau toreiz kaut ko sajuta. Un sirdsapziņas pārbaudas laiks turpinās, jums ir jābūt stipriem ticībā. Svētais Jānis Pāvils II. Tas būtu viens. Nākamais būtu sirdsapziņa nav patvaļa. Un te es gribēju 2 gadus pirms šo vārdu izteikšanas Svētais Jānis Pāvils II publicēja vienu no vissvarīgākajiem dokumentiem visa savu pontifikāta laikā encikliku Veritatis Splendor. 1993. gadā var teikt, ka tas ir pravietisks dokuments, jo mūsu laikos tā aktualitāte kļūst arvien redzamāka. Tas un vēl es gribēju par patiesību, kas mūsdienās es uzskatu ir pats, jo tas, ko es lūdzu visu laiku Dievam, ir patiesība visos līmeņos. Un Svētais Jānis Pāvils II uzsver, ka brīvība tiek pilnībā novērtēta vienīgs ar patiesības pieņemšanu. Pasaulē, kurā nav patiesības, brīvība zaudē savu saturu, bet cilvēks tiek pakļauts kaislībām un apstākļiem.